Latvijas valsts mērķis ir latviešu tautas labklājības nodrošināšana. Acīm redzam un neapstrīdam patiesība. Mūsuprāt, jā. Kāda gan cita varētu būt Latvijas valsts pastāvēšanas jēga? Kura gan vēl valsts rūpēsies par latviešiem? Diemžēl lielākā daļa politiķu šādu pašsaprotamu lietu nevēlas atzīt. Viņi dēvē mūs par radikāliem nacionālistiem. Viņi nesaprot, ko nozīmē eiropeiska politika. Vācija, Francija, Anglija, Itālija – tās visas ir nacionālas valstis. Francija ir francūžu valsts, Itālija ir itāļu valsts, Latvijai ir jābūt latviešu valstī. Tas nav radikāli. Tas ir pašsaprotami. Tēvzemei un brīvībai LNNK nav nec pati lielākā, nec pati ietekmīgākā partija. Diemžēl, jo Tēvzemei un brīvībai LNNK ir vienīgā no Saeimas partijām, kuras programmā ir rakstīts, ka Latvijas valsts mērķis ir latviešu interešu aizstāvība. Tēvzemieši ļoti bieži ir palikuši mazākumā, domājot par Latvijas interesēm. Roberta Zīles 2006. gada ekonomiskā programma tagad izskatās pravietiska. Ja vien toreiz Tēvzemei būtu pieticis balss un ietekmes, iespējams, tagad viss būtu pavisam savādāk. Latvieši ir sašķelti. Krievu tautības cilvēki ļoti vienoti balso par partijām, kas atklāti rūpējas par viņu interešu aizsardzību. Nacionāli noskaņoti politiķi vienmēr ir mazākumā. Tagad atkal ir iespēja kaut ko mainīt. Atbalsti savējos. Tēvzemei un brīvībai LNNK.